Ja jūs kādreiz esat spēlējies ar magnētiem, jūs zināt, ka starp tiem pastāv atšķirības. Ir tādi, kurus mēs izmantojam, lai pielipinātu dažādas lietas pie leduskapja, tie ir vājāki. Bet ir arī spēcīgāki magnēti, kuriem ir daudz citu pielietojumu. Bet noslēpums, kā izgatavot spēcīgus magnētus, slēpjas vienā elementā. Tāpēc šodien mēs runāsim par neodīma magnētiem. Pastāsti vairāk par inženieriju. Šodien mēs runāsim par vienu no visfascinējošākajiem materiāliem mūsdienu inženierijā – neodīma magnētu. Vai esi kādreiz aizdomājies, kā tik mazs magnēts var būt tik spēcīgs, ka spēj pacelt priekšmetus, kas ir daudz smagāki par pašu magnētu? Vai arī kā šie magnēti spēj saglabāt tik spēcīgu magnētisko spēku pat ekstremālos apstākļos? Atbilde slēpjas unikālā ķīmisko un fizisko īpašību kombinācijā, kas padara neodīmu par ārkārtēju materiālu. Bet kas īsti ir neodīma magnēts? Lai to saprastu, mums jāsāk ar pamatiem. Neodīma magnēts nav parasts magnēts, kā tie, ko jūs liekat uz leduskapja. Patiesībā tas ir metāla sakausējums, kas galvenokārt sastāv no neodīma, dzelzs un bora. Šī konkrētā elementa kombinācija rada materiālu ar ārkārtīgi spēcīgām magnētiskajām īpašībām, kas ir daudz pārākas par tradicionālajiem ferīta vai alnico magnētiem. Neodīms ir ķīmisks elements, kas pieder pie lantanoīdu grupas, kas pazīstami arī kā redzemju elementi. Bet kāpēc tieši šī elementa kombinācija rada tik spēcīgu magnētismu? Atbilde slēpjas neodīma atomu struktūrā. Vai jūs zināt, kas padara materiālu magnētisku? Viss sākās ar elektroniem. Katram elektronam ir īpašība, ko sauc par spinu, ko var iedomāties kā nelielu rotāciju. Kad daudziem elektroniem spini ir izlīdzināti vienā virzienā, tie rada kopīgu magnētisko lauku. Tieši neodīmā 4F slāņa elektroniem ir īpaša īpašība. Tie spēj saglabāt savus spinus izlīdzinātus daudz stabilāk nekā citos materiālos. Tas nozīmē, ka neodīmam ir dabiska spēja radīt spēcīgu magnētismu. Bet ja tīrs neodīms jau ir magnētisks, kāpēc mums jāpievieno dzelzs un bors? Atbilde ir tāda, ka sakausējums Nd2Fe14b, kas ir visizplatītākā neodīma magnēta ķīmiskā formula, veido īpašu kristālisko struktūru, kas ievērojami pastiprina magnētismu. Dzelzs dod savu ieguldījumu ar savām magnētiskajām īpašībām. Savukārt bors palīdz stabilizēt kristālisko struktūru, palielinot materiāla koercitivitāti. Ja jūs nezināt, koercitivitāte ir tehnisks termins, kas nozīmē materiāla pretestību zaudēt savu magnetizāciju. Citiem vārdiem sakot, jo lielāka ir koercitivitāte, jo grūtāk ir atmagnetizēt magnētu. Tagad parunāsim par fiziskajām īpašībām, kas padara šos magnētus tik īpašus. Viena no svarīgākajām īpašībām ir magnētiskās enerģijas blīvums, ko sauc arī par maksimālo enerģijas produktu. Neodīma magnētiem ir magnētiskās enerģijas blīvums, kas sasniedz 50 mGauss/Orsted, kas ir aptuveni 10 reizes lielāks nekā tradicionālajiem ferīta magnētiem. Tas nozīmē, ka daudz mazākā tilpumā neodīma magnēts spēj radīt daudz spēcīgāku magnētisko spēku. Tāpēc jūs redzat tik mazus neodīma magnētus, kas spēj pacelt smagus priekšmetus. Bet kā tieši šis magnētiskais spēks tiek radīts? Kad jūs magnetizējat materiālu, jūs izlīdzināt tajā esošos mikroskopiskos magnētiskos domēnus. Iedomājieties katru domēnu kā mazu magnētu. Kad visi šie mazie magnēti ir vērsti vienā virzienā, to magnētiskie lauki saskaitās, radot daudz spēcīgāku magnētisko lauku. Neodīma magnētā neodīmie dzelzs bora sakausējuma kristāliskā struktūra ļauj šiem domēniem ļoti efektīvi izlīdzināties un saglabāt šo izlīdzinājumu ilgu laiku. Tas ir tas, kas padara neodīma magnētu pastāvīgu, proti, tas saglabā savu magnetizāciju bez ārēja enerģijas avota.
Vēl viena būtiska fiziska īpašība ir Curie temperatūra. Vai jūs zināt, kas notiek, kad jūs uzsildāt magnētu? Paaugstinoties temperatūrai, siltuma enerģija sāk izjaukt magnētisko domēnu izkārtojumu. Ir noteikta temperatūra, ko sauc par Curie temperatūru, pie kuras materiāls pilnībā zaudē savu magnetizāciju. Neodīma magnētiem šī temperatūra ir aptuveni 310 Celsiusi. Tas ir salīdzinoši augsts rādītājs, salīdzinot ar citiem magnētiem, kas nozīmē, ka neodīma magnēti spēj saglabāt savu magnētisko spēku plašā temperatūra diapazonā, padarot tos piemērotus daudzām rūpnieciskām pielietojuma jomām. Bet kāds ir noslēpums šim ārkārtīgi spēcīgajam magnētismam? Atbilde slēpjas īpašībā, ko sauc par piesātinājuma magnetizāciju. Tas nozīmē, ka neodīms spēj sasniegt magnetizācijas stāvokli, kas ir ļoti tuvu tā teorētiskajam maksimumam. Apvienojumā ar augstu koercivitāti tas rada materiālu, kas ne tikai ģenerē ļoti spēcīgu magnētisko lauku, bet arī spēj šo lauku saglabāt stabilu. Neodīma, dzels un bora sakausējuma tetragonālā kristāla struktūra rada ļoti spēcīgu magnētisko anizotropiju, kas nozīmē, ka materiālam ir ļoti izteikts virziens, kurā tas magnetizējās. Tas veicina koercivitāti un magnētiskā lauka stabilitāti. Tagad jūs varētu jautāt, ja neodīms ir tik spēcīgs, kāpēc mēs neizmantojam neodīma magnētus visur? Ir dažas ierobežojumi. Pirmkārt, neodīms ir trausls materiāls un var viegli saplīst, ja tiek pakļauts mehāniskiem triecieniem. Otrkārt, tas ir uzņēmīgs pret koroziju, īpaši mitrā vidē. Un tāpēc neodīma magnēti parasti tiek pārklāti ar niķeli, varu vai zeltu, lai tos aizsargātu. Treškārt, izmaksas ir augstākas nekā tradicionālajiem magnētiem. Un visbeidzot, ļoti augstā temperatūrā, tuvu Curie temperatūrai, magnēts sāk zaudēt savu magnētisko spēku. Taču, neskatoties uz šiem ierobežojumiem, neodīma magnēti ir radikāli mainījuši neskaitāmas pielietojuma jomas. Tie tiek izmantoti augstas efektivitātes elektromotoros, vēja ģeneratoros, datoru cietajos diskos, austiņās, magnētiskās rezonanses iekārtās slimnīcās un pat aerokosmiskajās tehnoloģijās. Neodīma, dzels un bora unikālā ķīmisko un fizisko īpašību kombinācija ir radījusi materiālu, kas pārspēj parasto magnētu ierobežojumus. Ja šodien jūs lietojat maziņu Bluetooth austiņu ar izcilu skaņas kvalitāti, tas ir tāpēc, ka austiņas audio driverus izdevās samazināt, izmantojot neodīma magnētus, nezaudējot kvalitāti. Un jūs zināt, kad mēs runājam par inovācijām tādos materiālos kā neodīms, mēs runājam par profesionāļiem, kuriem bija ģeniāla ideja un kuri spēja to pārvērst produktā, ko ikdienu lieto miljardi cilvēku. Un vai jūs zinājāt, kā neodīma magnēti spēj būt tik jaudīgi? Vai esat kādreiz aizdomājies, cik daudz šo magnētu jums ir mājās paslēpt jūsu elektronikā? Atstājiet komentāros, es vēlos uzzināt. Šeit blakus ir divas interesantu video iespējas, kuras jums noteikti jānoskatās, lai paplašinātu savas zināšanas un apmierinātu savu ziņkāri. Un, ja vēlaties mūs atbalstīt, nospiediet patīk, abonējiet kanālu, ieslēdziet zvaniņu un apsveriet iespēju kļūt par kanāla biedru. Tas arī viss, inženierijas cienītāji. Liels sveiciens un tiekamies nākamajā video!